gribējās, lai viņi ir jau tajā skaistajā, mierīgajā periodā, kad mums ir laika, mierīgi birojā ienākt apskatīties rokdarbus. Un domāju, ko es varētu pateikt par šo paudžu paudzēs, kas tā kā, jo rokdarbi, jau mūsdienās ir tiešām tāda parādība, ka jau diezgan reti jaunieši kaut ko grib tamborēt, adīt un viss, un tad vēl ir mūsu māmas, kas to prot, un vecmāmas, un tad tas man likās tā patiesībā ļoti liela vērtība šie rokdarbi. Man rokās ir arī ļoti vecs grāmatiņi, kur ir vecāki par mani, iznākus pirms manas dzimšanas, un tas ir Imants Ziedonis. Un atradu šos vārdus, un man likās ļoti, ļoti precīzi tam, ko es varbūt vēlos vēstīt ar šo, kāpēc rokdarbi izstāv pie mums. Un tad ir tinamies no kamola kamolā, māte pārtiņas bērnos, un pēkšņi izbeidzas dzīvi. Kamols pārtiņas citā kamolā. Redziet to pašu lielāko dzīves grozā. Tā ir māte pārtiņusies meitā, un tēvs pārtiņies dēlā. Un tā ar šiem rokdarbiem mēs, principā, no paudzes paudzē pārtinamies viens otrā, jo tie čaklākie mazbērni un bērni noteikti iemācīsies to zeķi adīt, un tie, kur neiemācīsies, tiem, kas vecmāmiņas adītais cintiņš un adītā zeķa būs vismīļākā lieta pasaulē. Par šiem rokdarbiem jāsaka paldies Annai, kur mums Anniņai, kur mums palīdzēja to visu norganizēt, kur loloja to visu un izloloja līdz galam. Teiksim paldies čaklajām rokdarbniecēm, Annai un Ansamblu Dzirkstavu, kur mājām ir mūsu draugi un pulcē un priecē mūs vairākos pasākumos. Tad Annai krūzīte, vienotības krūzīte, lai viens maisiņš būs zirgstelēm, otrs čaklajām rokdarbniecēm. Jā, un pēc tam, protams, rokdarbniecēm varēsim izpasīt visu par rokdarbiem un cienāties ar cienus, bet tagad zirgstēls, zirgsteļos. Wow.